kārtīgi reizi cēsīs arī šādā Latvijai, Igaunijai un Cēsu novadam svarīgā datumā. Es gribētu uzreiz teikt, ka es būšu vairāk populāri zinātnisks nekā zinātnisks, jo beigās pašlaik pārstāv publiskās vēstures žanru. Un arī manas amata pienākums ir būt ar publiskās vēstures nodaļas vadītāju. Es tāpēc, ka autori ir arī daudz dažādu cilvēku, vēlējos drusku atgādāt par fundamentālām lietām, kas ir pirms un jau sen gadsimtiem aiz Cēsu kaujām. Pirms es pārēju šo te, es gribētu izteikt lielu pateicību profesoram Jākapsonam un Jānim Šiliņam un citiem vēsturniekiem, kuri publicējuši milzīgu apjomu avotu un materiālu par neatkarības kara periodu un arī par Cēsu kaujām konkrēti. Tas gan nozīmē to, ka pareizi kolēģis Jākapsons atzīmēja, mēs joprojām skatāmies uz šo procesu vairāk no Latvijas pagaidu valdības un tai pakļauto latviešu militāro vienību viedokļa. Tagad un parasti arī šeit mēs izmantojam tīri emocionālus argumentus, atstājot malā racionālākus un loģiskus secinājumus. Bet tieši pārējais starptautisko līmeni, ko iezīmē profesors Jākapsons, mums varētu palīdzēt, lai mēs strukturējam visu informāciju. Protams, ka nākotnē droši vien būtu labi aicināt šeit nevien latviešu, igauņu, lietuviešu vēsturnieks, bet arī kādu Vācijas un Vācu-baltiešu pārstāvi, lai pievienot arī šo dimensiju, kur Cēsu kaujās, protams, bija puse no visa konflikta. Mūsu saruna nevar būt noslēdzoša, un mēs neesam pielikuši klāt šo elementu. Taču, lūk, mans mēģinājums skatīties uz Latvijas un Igaunijas militāru politiskiem attiecībām tomēr sakņojas kaut kad Livonijā. Un šeit tas ir atgādājums, ka Cēsu kaujās patiesībā karo ne tikai Latvijas un Igaunijas pilsoņi un Vācijas pilsoņi. Mēs varam tikpat labi teikt, ka Cēsu kaujās karo visa bijusī Baltijas, Krievijas impērijas, Baltijas provinču sabiedrība. Un šeit ir pārstāvēti visi galvenie segmenti. Turklāt šajās kaujās praktiski sākās šīs sabiedrības bojā eja. Tas ir visasākais militārais konflikts. Es pat negribētu tādā veidā vērtēt 1905. gadu. Taču, lūk, Latvija un Igaunija, bet ne Lietuva, protams, ka veido vienu vēsturisko telpu. Un jautājums par to, nonākot pie šī konta, kā šī telpa dalījās. Atgādinājums. Livonijas karte, jā, protams, Livonijas karš 16. gadsimtā. Pirmo reizi Livonija sašķeļo 3 jaunos veidojumos – Igaunija, Kurzeme un pa vidu atļauj teikt Līvzeme, ja? Kas latviešu vidzeme un arī Igaunu vidzeme. Tā ir tā Līvzeme. No Līvzemes gan vēlāk tiek atšķelta austrumu daļa šī te poļu vidzemība Inflantija. Taču, lūk, tas ir dalījums. Un šis 3 provinču dalījums – Kurzeme, Līvzeme, Igaunija – saglabājas tālāk gadsimta gaitā līdz pat Pirmā pasaules kara beigu posmam. Ideja par to, ka šīs teritorijas būtu jāpārkārto atbilstoši latviešu un igauņu etnogrāfiskai teritorijai, būtībā attiecās uz 19. gadsimta beigām. Igaunijā parādās 1881. gadā, Latvijā 1 gadu vēlāk. Un šeit parādās doma, ka 3 provinču vietā ir vajadzīgs 2 provinces. Viena latviešu, viena igauņu province, un vēsturniekam vēl būtu tā kārtīgi jāizpēt, cik lielā mērā šo ideju iedvesmo arī slavofilu domāšana, kas jau iepriekš Krievijā bija vērsta uz Krievijas vācu minoritātes ierobežošanu un rusifikāciju. Tātad, bet projekts par Igaunijas provinces un Līvzemes provinces ziemeļdaļas apvienošanu īstenojas tikai Pirmā pasaules kara beigu posmā, konkrēti pēc Krievijas februāra revolūcijas 1917. gada 12. aprīlī. Un šajā brīdī arī tiek nosprausta pirmoreiz robeža starp Igauniju un Latviju. Tur ir jauktā komisija, kuras priekšsēdis Krievijas iekšlietu ministra vietnieks. Tāpēc, protams, vēlāk būs dīvaini, kāpēc Latvijas-Igaunijas attiecības pārvērš par teritoriālu konfliktu. Kāpēc parādās teritoriālas pretenzijas, ja vienreiz jauktā komisija ir fiksējusi robežu. Latvijas province, jeb guberņa, netiek izveidota nekad, jo šeit, lūk, tad, kad Latvijas delegācija apmeklē toreizēju pagaidu valdības vadītāju Aleksandru Kerenski, viņi saņem diezgan noraidošu atbildi, ka ievērojot komunistu ideju lielo ietekmi Latvijas un latviešu tautā, ievērojot arī latviešu strēlnieku attieksmi, tas laikam nebūtu īsti tas, ko Krievijas pagaidu valdība vēlās tajā brīdī dot. Un pilnīgi loģiski. Priekš kā gan Krievijas republikai, uzsvērš to bija republikāņu impērija. Priekš kā gan Krievijas republikai būtu vajadzīgs viens izteikti komunistisks veidojums. Lūk, ko apliecina arī visas vēlēšanu rezultāti Latvijas teritorijā,
kad Vidzemē vismaz 72% cilvēku balsoja par komunistu vadīto Latvijas sociāldemokrātiju un strēlnieku pulkos pār par 90%. Tās attieksmes. Bet lūk, Latvijas izveidošanās pirmo reizi notiek dīvainā kārtā šajā komunistu modelī. Tad, kad izveido izkolatu. Šis veidojums tātad Latgales Vidzemes teritorijā, kas uz īsu laiku jau īsteno autonomu politiku un kļūst par autonomiju Krievijas, padomu Krievijas valsts sastāvā. Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā mums labi zināms, bet svarīgs jautājums ir par Latvijas Republikas proklamēšanas aktu. Lūk, šeit svarīgi ir ne tikai tas, ka Latvijas tautas padomu proklamē Latvijas Republiku, bet arī pateikts tas, ka Latvija apvienot etnogrāfiskajās robežās ir patstāvīgi neatkarīga no demokrātiskās republikānas valsts. Tātad satvērsme attiecībā pret ārvalstīm noteikts tuvākā nākotnē satvērsmes sapulce. Tad lūk, šeit tieši saistības ar Krievijas iepriekšēju administratīvo realitāti šeit nav. Un robežu jautājums no šāda viedokļa atkal kļūst atklāts. Kā mēs zinām, tiek pievienot arī vēlāk Pleskavas guberņas daļa, tā Dabrēns novads un vispārējais. Tātad lūk, arī šeit ceļās jautājums, kāpēc starp Latviju un Igauniju pastāv teritoriāls strīds. Tātad pagaidu valdības atkāpšanās Liepājā, protams, ir diezgan labi zināms stāsts. Tas tikai atgādinājums, cik mazu daļu Latvijas teritorijas 1990. gada sākumā kontrolē pagaidu valdība un tai pakļautie bruņotie spēki. Lielākā daļa lūk ir Latvijas Sociālistiskā padomju republika, kura ved kara darbību pret Igauniju. Atgādināsim vēlreiz, pēc maksimālā skaitļa vienu brīdi Latvijas Sociālistiskās padomju republikas armijā ir 100 000 cilvēku. Ne visi ir kaujas daļās frontē, bet principā viņi sarkas 100 000. Milzīgs skaits. Un šie cilvēki, sarkanie strēlnieki un padomju Latvijas armija karo pret Igaunijas valdību Igaunijas teritorijā. Kas arī lielā mērā vēlāk izskaidro Igauņu attieksmi pret latviešiem arī Cēsu kauju laikā. Es šodien gribēju vairāk runāt par starpvalstu attiecību sākumu un skatīties to no tādu līgumu viedokļa. Jo fakts tāds, ka tajā laikā gan Latvija, gan Igaunija atrodas veidošanās stadijā. Viņas ir deklarējuši neatkarību, viņas nav starptautiskās zīmes un viņas nav pilnībā izveidojuši valsts pārvaldi un nav arī pieredzes un iemaņu, lai šīs valsts varētu uzvesties kā suverēnas valstis starptautiskajās attiecībās un starptautiskās tiesībās. Tāpēc šeit svarīgi, ka pirmais līgums, ko slēdz Latvija un Igaunija, ir tas, ko paraksta Jānis Ramans, Latvijas diplomātiskais pārstāvis Tallinā, kurš 1919. gada 18. februārī kopā ar tātad militāro pārstāvi Jurģi Zemitānu paraksta vienošanos ar Igaunijas pagaidu valdības premjerministru un karaministru Konstantīnu Peci par latviešu karaspēka daļu formēšanu Igaunijas teritorijā. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs līgums, jo te mēs redzam, kāda ir principi iebūvēt Latvijas un Igaunijas militāro politisko attiecību pamatā 19. gada februārī. Daži citāti, ko es redzu uz ekrāna. Tātad skaidrs, Igaunijas valdība ļauj Latvijas karaspēkam šķērsot savas valsts teritoriju, lai nokļūtu atbrīvotie Latvijas joslā, taču katru reizi par to jāvienojas atsevišķi. Svarīgāks nākamais pants, ka Igaunijas valdībai, kas ved aktīvu aizstāvēšanās karu pret boļševikiem, tiek uzstāts atvirīt no boļševikiem un ieņemt tādu Latvijas teritorijas pierobežu joslu, kāda nepieciešama strateģisku uzdevumu izpildīšanu Igaunijas dienvidu frontes aizsardzībai. Un tālāk arī noteikts, ka praktiski latviešu karaspēks, ja viņš sasniedz līniju, tātad Limbaži, Valmiera, Smiltene, Alūksne, ka tajā brīdī viņš pāriet Latvijas valdības pakļautībā. Līdz tam latviešu vienības ir integrētas Igaunijas militārajā komandas struktūrā un faktiski veidot daļu no Igaunijas bruņotajiem spēkiem, nevis no Latvijas pagaidu valdībai pakļautiem spēkiem. Tā ir tā realitāte. Bet nākošais kadrs mums parāda vienu ļoti svarīgu lietu par Cēsu kaujām. Augšējā līnija ir tā, kuru mēs varētu uzskatīt par pierobežu joslu. Jo Konstantīns Pecis, pats kā jurists, ir atzīmis, ka sasniedzot šo te līniju Latvijas karaspēkam būtu jāpāriet savas valdības pakļautībā un savu militāro komandieru pārziņā. Praksē dīvainā kārtā mēs redzam, ka pēc Cēsu kaujām nonāk līdz šai Daugavas līnijai, dažos gadījumos arī Igaunijas spēkiem pārējot pāri Daugavai. Un tas jautājums atvērtais tās, protams, jā, bet uz kāda juridiska vai politiska pamata šīs lietas notika. Man jākonstatē, ka juridiska pamata nav pēc šī līguma teksta. Jo ir vēl viena ļoti svarīga lieta, tā ir tāda, ka
Latvijas valdība vēlāk neatzina šī līguma spēka esamību. Taču Igaunijas valdība gan atzina un darbojās saskaņā ar šo līgumu vairāku mēnešu garumā. Un tas pats fakts, ka Konstantins Pecis, kā kvalificēts jurists, šo līgumu parakstīja, liecina, ka mēs tā gluži nevarētu ignorēt šo līgumu kā Latvijas-Igaunijas starpvalstu attiecību pamatu līdz pat 1919. Gada vasarai. Tātad, kas šeit bija svarīgi, vēlreiz pajūt atpakaļ tas, ka šajā joslā, starp augšējo un apakšējo līniju, šajā joslā Igaunijas karaspēkam it kā nebija jāatrodas. Un neviena Latvijas valdība nekad tāda atļauja Igaunijas karaspēkam nav devusi. Atgādināšu vēlreiz par līguma punktu par to, ka Latvijas karaspēkam gan vajag atļauju, lai viņš pārvietoties Igaunijas teritorijā. Bet Igaunijas karaspēks Latvijā darbojas brīvi, izmantoja to situāciju, ka ir gāzta kāda Ulmaņa valdība, viņi ir pārtraukusi darbu līdz pat jūnija beigām, un vietā nāks Jāndarija un Niedras valdība. Nav partneris, ar ko Igaunija vēlas sadarboties. Tā ir tā realitāte. Bet tas, ka Latvijas Tautas padome nav apstiprinājusi Jāndarija un Niedras valdību, nenozīmē, ka tā nedarbojas kā faktiskā valdība. Vienkārši citas valdības Latvijai toreiz nav. Niedras valdība vai Slučkas valdība. Uz Laikoņas ar Ratovu nekādas valdības darbs nenotiek. Nav protokola, nav valdības sēžu. Un tas, kas arī šeit būtu jāņem vērā. Jautājums par Latvijas bruņotajiem spēkiem. Arī mums būtu jāpaskaidro dažas svarīgas lietas. Tā kā pagaidu valdībai pakļautie spēki līdz 1919. Gada jūlijam bija Latvijas zemesardze, ko sauc latviski par Latvijas zemesardzi un vāciski par Landeswehr. Tas viens un tas pats. Politiski tie ir šīs valdības bruņotie spēki. Protams, ka līgums par šī spēka veidošanu tiek slēgts ar Latvijas pagaidu valdību un Vācijas ģenerāla pilnvaroto Baltiju Augustu Vīnigu jau 1918. Gada 7. decembrī. Jāsaka, pagaidu valdība šo līguma tekstu atbalstīja vienbalsīgi. Visi pagaidu valdības locekļi uzskatīja šo līgumu par pietiekoši labu un pietiekoši pareizu. Paredzot arī šīs funkcijas. Kas tad jādara zemesardzē? Jāaizsargā zeme, tās iedzīvotāji un to īpašums Latvijas valstī. Un tā būs brīvprātīga karaspēka vienība. Un sastādās no dažādām Latvijas valstī dzīvojošām nacionalitātēm. Tātad, lūk, šeit nav diferenciācijas starp, piemēram, latviešu vienībām un vācu zemesargu vienībām. Tas viss ir vienotā struktūrā. Un tāda realitāte arī militāri saglabājas līdz pat 1994. Gada 4. jūlijam, kad ģenerālis Balodis beidzot paziņo zemesardzes komandierim Flečeram, ka viņš iziet no viņa pakļautības pēc strāzdumojuša pamieru noteikumu īstenošanas. Visu šo laiku tie ir Latvijas valdības bruņotie spēki, kuri atrodas savas valsts teritorijā. Uzsvēršu vēlreiz arī šo šī attēla, ka līguma tekstā nav nekādas norādes par ratifikācijas nepieciešamību. Un arī to, ka Ulmaņa pagaidu valdības gāšana nekādā veidā nemainīja Latvijas zemesardzes statusu, un tas nemainīja zemesargu pilsonību. Vēl viens atgādinājums publikai, ka Tautas padome 18. novembrī vērsās ar uzsaukumu kopā ar pagaidu valdību pie Latvijas pilsoņiem. Viņi nevērsās pie latviešiem, pie Latvijas pilsoņiem. Vai šis solījums tika turēts? Es redzu, ka Cēlas kauja gadījumā var būt ne īsti konsekventi, jo sākās dalīšanās pēc tautības un Latvijas pilsoņu karošanu vienam pret otru, kuru es personiski kvalificētu ne tikai kā neatkarības karu, bet arī kā pilsoņu kara elementu. Tātad arī svarīgs jautājums par to, ka Latvijas bruņotajos spēkos var dienēt arī Vācijas pilsoņi. Arī par to Latvijas valdība ir slēgusi līgumu. Vēsturnieku aprindās valda tāda nevienprātība, vai līgums tiešām tika noslēgts. Man būtu jāsaka no tāda starptautisko tiesību viedokļa. Jau šī dokumenta bija valdības vadītāja, kā arī Ulmaņa paraksts, tad līgums tika noslēgts. Tās, ka vēlāk, un konkrēti 1919. Gada jūlijā, vairāk nekā pusgadu vēlāk, valdība izdomāja, ka šis līgums nav politiski izdevīgs, tas ir pilnīgi cits jautājums. Un arī jautājums par to, ka šīs dokuments būtu bijis jāratificē. Diemžēl tekstā nav nekādas norādes par nepieciešamību šo līgumu ratificēt. Tāpat kā nav arī nekādas speciālas atrunas par šī līguma spēkā stāšanos, jeb šī līguma denoncēšanas kārtību. Tā ka no mana personiskā vismaz bijušā diplomāta viedokļa līgums bija spēkā. Vienkārši bija jautājums par to, vai vispār šajā laika periodā jaunās valstis, kuras atrodas veidošanās stadijā, vai viņas vispār rīkojās tādā veidā, kāds ir parasts
starptautiskās tiesībās. Un fundamentālais starptautisko tiesību princips, kas vēl nāk no Romas un Latīņu pasaules, ka līgumi ir jāievēro. Pacta sunt servanda. Tas netika ievērots no Latvijas valdības puses attiecībā uz vairākiem starptautiskiem līgumiem. Un, protams, kā es minēju, arī Igaunijas valdība rīkojās ārpus līgumos atrunāto tiesību lauka un robežas. Šeit beigās es gribēju paņemt to, ko es esmu atradis no viena igauņu vēsturnieka, lai parādītu to, ka Igaunijā kolēģi strādā ļoti labi un aktīvi. Un šeit, protams, izmantojot mašīnu tulkošanas līdzekli, lielisko DeepL rīku, izdevās pārtulkot angļu valodā, vai tas precīzāk, bet jūs redzat, kā Igaunijas kolēģi arī pirms 15 gadiem sāka pārvērtēt CS kauju nozīmi, neraugoties uz to sociālās atmiņas bagāžu, par kur runāja godājamais Igaunijas kara muzeja direktors. Tātad, lūk, ka šis karš bija vēsturiski nenozīmīgs, politiski nožēlas cienīgs un militāri kaitīgs incidents starp bruņotajiem spēkiem, kas bija iesaistīts starptautiskajā cīņā pret komunismu. Sekmīga cīņa pret boļševikiem būtu prasījusi vienotu rīcību, taču tā tomēr šajā gadījumā nenotika. Un lūk, tas ir punkts, pie kā ir pienākuši igauņu vēsturnieki. Tāpat kā pie tās nākamās galvenās atziņas par to, ka tā aktīvā loma konfliktu uzsākšanā piederēja Igaunijas armijai un nevis Latvijas zemesardzei. Mēs to visu šeit zinām, varam atgādināt, kāpēc pie amata stilta atrodas Igaunijas vilciens. Ko viņš dara? Kāpēc Igaunijas puse pirmā stāda ultimāts Latvijas zemesardzei un prasa atkāpties dziļāk savā teritorijā uz tādu līniju, kāda noteiks Igaunijas militārā pavēlniecība. Visi šie jautājumi mums pagaidām būtu vēl kārtīgi jāpārdomā, lai saliekot kopā garāko vēsturisku attīstību, mēs iegūtu vairāk vai mazāk harmonisku ainu. Es jau minēju sākumā, kāda būtu trūkstoši elementi. Šeit mēs varētu piebilst vēl dažas lietas. Tā, ka, protams, ka CS kaujas ir asākais bruņotais konflikts starp Latvijas pilsoņiem tajā laika periodā, ja neskait komunistu valdības laiku. Taču šeit jāņem vērā vēl viena, ka šis konflikts jau neatrisinās ar CS kaujām. CS kaujas pavērteiksim ceļu priekš ļoti tālajošām sociāla-ekonomiskām reformām, kuras dažādi cilvēki var vērtēt dažādi. Vispirms Igaunija īsteno savu konfiscējošu agrā reformu, pēc tam Latvija dara to pašu, bez CS kauju rezultātu. Protams, ka nebūtu bijis iespējams kaut kas tāds, kāds notika agrā reformas rezultātā. Šeit tāpat būtu jāatgādina vēl viena lieta, ka beigās Tautas padomes politiskā platforma 1918. gada 17. novembrī solīja ko? Ka līdz Satversmes sapulces ievēlēšanai netiks veikts nekādas fundamentālas sociālas reformas. Tomēr zemes reforma faktiski sākās ar 1919. gada februāri un pagaidu valdības rīkojumu par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. Un CS kaujas iznākums vairāk rada sociālas sekas šo valsts sabiedrībām, mazāk kaut kādas paliekošas sekas attiecībā uz Latvijas valsts vai Igaunijas valsts status. Profesors jau runāja par Parīzes miera konferenci, kurā šo valsts status nav fiksēts. Ir arī vēl drusku skaidrāki jautājumi, uz kur vērst uzmanību uz to, ka Latvijas valsts jau patiesībā bija atzīta tikai provizoriski un tikai no Augusta Vīniga. Lords Balfūrs faktiski atzina tikai Latviešu pagaidu Nacionālo padomu, nevis Latvijas valsti. Un abas šīs atzīšanas vēstules atsaucās uz situāciju līdz Parīzes miera konferences darba noslēgumam. Ko tad dod šis Parīzes miera konferences darba noslēgums? Es gribētu atgādināt, tātad, kā Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, ASV un Japānas kopējā pozīcija par Krievijas nākotni tika definēta 1919. gada 26. maijā. No tā Krievijas antikomunistisko spēku līderim Kolčkam. Un tas dokuments deklarēja, ka sabiedroto valstu kopīgs mērķis ir miera atjaunošana Krievijā, kas panākumi brīvi ievēlētas Krievijas Satversmes sapulces palīdzību. Tekstā gan atrodams norādes uz Krievijas tautu, bet ne uz kādām mazākumtautībām Krievijas valsts teritorijā. Un nav nekāda apstiprinājuma dažādu nacionālo grupu atzīšanu pašnoteikšanas tiesībām. Nota viennozīmīgi pieprasīja tikai Somijas un Polijas atzīšanu. Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Kaukāza un Vidusāzijas teritoriju status Antante ieteica noteikto sarunās ar Krievijas valdību, ka tāda būs izveidota.
Starplaikā pieprasot atzīt tikai minēto teritoriju autonomiju un respektēt sabiedroto valsts saistības pret to faktiskajām valdībām. Tā lūk no šīs secina, ka arī Parīzes miera līguma noslēgšana nemaina Baltijas valsts statusu. Latvijas-Igaunijas tekstā tiešā veidā nav pat pieminētas. Līdz ar to pašu, teiksim, Cēskaus maina līdzsvaru sabiedrībā, paver ceļu šīm sociālo-ekonomiskām reformām, kuras būtībā noslēdz 1939. un 40. gada ziemā, jau beidzot ar vācu baltiešu pārvietošanu uz Vāciju vai okupēto Polijas teritoriju. Jautājumi par to, vai šo etniskās tīrīšanas elementu mēs kaut kādā mērā varam samērot ar holokaustu, no to es atstāšu atvērtu. Tas drusku cits jautājums. Bet tas, ka šeit notiek etniskas valsts būvēšana pēc kaujām un to rezultātā ir pilnīgi skaidrs. Arī no tā, ka mēs šodienas diskusiju runājam par vācu vienībām. Tie ir Latvijas pilsoņi. Zemesargi, Latvijas pilsoņi. Profesors jau minēja, kā 10% stabili pat ir latviešu izcelsmes. Un tā ir pilsoņu kara situācija. Paldies!